Azartiski, sportiski un arī izdomas bagāti. Tādi ir LLU darbinieki. Tas daudzkārt pierādījās LLU darbinieku sporta dienā 21. janvārī, kad sava meistarība bija jāparāda gan dinamiskās spēlēs, gan pirkstu un prāta veiklībā. Sporta diena iesākās ar ziemas stafeti LLU sporta laukumā, kur pulcējās tie, kas nebaidās no sala un dod priekšroku ziemas priekiem. Bija jāripina piepūsta kamera, jāslēpo, jāskrien ar bumbu rokās un visbeidzot, 2 puišiem ar kameru jāizvizina komandas daļā dzimuma pārstāvi. Aiziet, aiziet! Izskrējušies pa sniegu, komandu pārstāvi bija gatavi atklāšanas parādei un prezentēja mājas darbu. Priekšnesumu ar moto "Mūsu Ziemassvētku atvaļinājums". Mēs nākam no bezalgas atvaļinājuma. Nost ar darbiem! Nost ar darbiem! Nost ar algām! Kādreiz ir Ziemassvētku noskaļā. Un tā visu Ziemassvētku priecējamies sakājā Ziemassvētku noskaļā. Pirms sportošanas visi kopīgi iesildījās un pēc tam devās aizstāvēt savas fakultātes vai struktūrvienības godu strītbolā, volejbolā, rokas bumbā, novusā, dambretē, zolītē un citās disciplīnās. Uzskatu, ka šī tradīcija, kas ilgst jau ilgus gadus, ir ļoti svarīga, un tā norāda mūsu augstskolas dzīvotspēju, viņas sparu, un šīs dienas dalībnieku kuplais skaits arī liecina par to, ka mēs neesam katrs savā mājā, un es jūtu, ka būs viss kārtībā, un mēs visi šodienu jauki pavadīsim, mazliet pakustēsimies, un lai uzvar spēcīgākais. Kā vērtē LLU sporta dienu un kādos sporta veidos pati piedalīsies? Kolosāls vērtējums. Man patīk tas, kas notiek apkārt, un parasti aiziet uz nodarbībām vai kaut kur, tad ir tāds mierīgs viss un tā, bet te parādās īstā cilvēka daba, ja? Un pat lekšu lecam aukiem man patīk, un izrādās, ka es bērnībā lēkāju, un es nezināju, ka es varu arī tagad lekt, un tad redzēs, kāda būs tie rezultāti. Man patīk, ka šogad ļoti daudz jaunas sejas, ļoti daudz jaunu cilvēki, un tas nozīmē, ka nopietnajos sporta veidos notiks reāls sacensība. Bet, jā, ir arī tās jautrās spēles, ja, un es, piemēram, pati tajās piedalīšos. Likšu pūzli, jo mazmeita to man ir iemācījusi. Bet par fakultātēm, kas uzvarēs, gribētos jau, lai lauksaimnieki, bet, cīnīsimies. Sacensību uzvarētājus gan kopvērtējumā, gan atsevišķo sporta veidos apbalvoja pasākuma noslēgumā, kur dalībniekus priecēja Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu priekšnesumi. Kopvērtējumā triumfēja Lauku inženieru fakultāte, tikai nedaudz atpalika Meža fakultātes komanda, bet trešie palika ekonomikas fakultātes darbinieki. Savukārt ziemas stafetē nepārspējami izrādījās tehniskās fakultātes komanda.